dodos ciemos pie Līgas. Pēc brīdiņa parādīšu, ar ko Līga nodarbojas. Čau, Līga! Līga, pastāsti, ar ko tu šeit nodarbojies? Es nodarbojos ar mašīnu izšūšanu. Man ir 3 palīgi. un te ir dažādi veidi, kā es savu mākslu izpaužu uz audumu, jo es to tiešām uzskatu par mākslu. Pastāsti lūdzu, kā tas notiek. Piemēram, es kā kliente varu izdomāt kaut kādu zīmējumu vai rakstus, ko es gribētu, teiksim, uz cepurītes vai uz kleitas, un tad es varu nākt pie tevis, un tu to realizē. Tā tas darbojās? Jā. Var atsūtīt savu vēlmi, labas izšķirtspējas failiņā. Un tad es mēģinu viņu realizēt uz audumu. Ir dažādi izšūšanas stili? Jā, ir. Ir tādi, kur burtiņus var izšūt. Pirmkārt jau ir gan tādi stili, kas ir vienkārši kā zīmējums. Jā, un šeit ir ar reliefu, kas skaitās 3D izšuvums. Tā realizēt, jo es varu gan uz cepurēm, gan uz krekliņiem, gan uz jakām, gan uz dvielīšiem, gan plediem. Viss, kur var ievilkt vai nu cepuru rāmītī, vai šajos te izšūšanas rāmīšos. To visu var realizēt, izņemot paklājas. Un cik ilgā laikā apmēram, piemēram, ja es gribētu kaut vai šādu cepurīti, izšūnu uz cepurītes, cik ilgā laikā apmēram tas varētu tapt? Viss ir atkarīgs no dizaina, cik sarežģīts ir. Ja ir daudz sīkas detaļas, tad tas man sagatavot izšūšanas programmu, tas paiet laiks, vidēji 2 nedēļas. Tā aptuveni. Kaut gan man ir viens izšuvums, kuram izšūšanas programmu es taisīju mēnesi, jo vienkārši pacietības nebija. Un to viņas sameklējuši. Tas ir šis. Tad tas ir kaut kas tāds sarežģītāks. Jā, tādēļ, kad viss tiek taisīts manuāli, un tad katra tā mazā lapiņa, kā audums reaģē, kā izšūns uz auduma, vai izstiepi, vai sarauj, vai kā. Tās ir visas izšūšanas nianses.